Kā dienas pamanīja reklāmu, ka it kā esot noskaidrots īstais Imanta Freiberga nāves iemesls. Es, protams, nekavējoties atvēru šo reklāmu, tur parādījās raksts, kur teikts, ka viņš kaut kādā investīciju platformā nopelnīja pārāk daudz naudas, un pēc tam piedāvāja arī man tur ievadīt savu kontaktu informāciju, lai es arī nopelnītu daudz naudas, un pēc tam arī tā dēļ tiktu nogalināts. Pēc tam man piezvanīja kaut kāda sieviete, un es viņai uzreiz arī prasīju, vai tiešām Imants Freibergs ir investējis pie jums naudu un pēc tam nogalināts. Jā, tā esot. Un es viņai prasīju, kas tad ir Imants Freibergs. Viņa teica, nu kā, tas taču ir jūsu bijušās prezidents vīrs. И там, что Иманс Фрейбергс там заработал много денег, но он 2 недели назад умер. Да, ну это получается бывший муж, ну как тоже bivšava prezidenta. Да, Un šis parāda to, ko man jau policija pirms kāda laika stāstīja, ka viņi vēro visu, kas notiek mūsu informācijas telpā, un viņi zina mūsu notikumus un arī to, kas mums ir bijuši prezidenti un kādi mums ir svētki, kāda mums ir nodokļu atmaksa un visu pārējo, tāpēc viņi ļoti labi var pielāgot savus krāpšanas katram cilvēkam. Par to, kā strādā tieši investīcija krāpšanas, es stāstīšu rīt Radio Star FM 9 no rīta. Tiekamies tur un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.